Es vienmēr biju ieinteresēts procesos, kas notiek Ventspilī, Latvijā. Vienmēr gribēju piedalīties sabiedriskajā dzīvē. Un es negribu, lai kāds mana vieta izlemj, kāda mana pilsēta, mana Latvija būs. Es gribu pats pieņemt to lēmumu. Daudz cilvēki domā, ka jaunieši nav redzējuši dzīvi, ka viņam nav pieredzes, ka viņi daudz ko nezina. Un gan jau, ka daudziem cilvēkiem būs tāds pats priekšstats arī par mani, bet es tam nepiekrītu. Es domāju, ka tieši jauniešiem un arī man, kā vienam no jauniešiem, ir tieši tādas personiskas īpašības būt ļoti noderīgas tieši pilsētas attīstībā. Piemēram, tāda tā kā deksme, kas saka jauniešu deksme, maksimalisms, varbūt spēja un spēks riskēt, pieņemt kādus tādus sarežģītākus lēmumus un vienkārši ieraudzīt kaut ko jaunu. Jo tieši jaunieši spēj ļoti labi orientēties visas tā informācijas plūsmā, kas šobrīd pasaulē ir. Runājot vēl par kādam profesionālam kvalitātam, tad es noteikti varu pateikt, ka mana zināšanas un pieredze, kuras ieguvu gan universitāte, gan sava darba pašvaldība, tieši ļoti nozīmīga. Kā es redzu, kādas ir problēmas, kāds ir potenciāls risinājums, un es gribētu visas tas zināšanas, visu to pieredzi izmantot Ventspilī. Un tieši tas arī būs mans pienesums manai pilsētai.